Podkāsta draugi Spilva, Madara Cosmetics. Esiet sveicināti jaunākajā izgaismotas epizodē, un šoreiz man ir milzīgs prieks, jo izgaismotas epizodē viesosies Kārlis Arnolds Avots, un šo sarunu jau es gaidīju kādu krietnu brīdi, bet visu laiku baidījos īstenībā Kārlim tā pa īstam uzrakstīt, jo es zināju, cik ļoti viņš ir aizņemts. Un mēs runāsim par to, kā tad viņam gāja šajā aizņemtības periodā, un īstenībā arī par kādu milzīgu izaicinājumu, kā viņš tika pāri, un par to, kā viņam vispār klājas, un kā viņš šobrīd jūtas, un vai viņš jūtas tik pašpārliecināts, kā viņš varbūt dažkārt mums šķiet kino ekrānos. Par to un daudz ko citu mēs parunāsim ar aktieri Kārli Arnoldu Avotu. Es pieteicu, ka tad šodien vienkārši tā pazīstams kažoks. Es biju domājis, ka tas ir jau viss jau tālajās zilajās nekā nebūs. Atkal noliek karsto kartupeli pa vidu. Atkal viņš deg. Atkal deg. Bet cik tu vispār tā esi bijis aizņemts? Tu šo podkāstu kādreiz esi dzirdējis? Es noklausījos ar savu mīļāko Latvijas operatoru Valdi Celmiņu, protams. Protams. Jā, pārējos man vēl nav sanācis noklausīties. Man šķiet, ka mēs pieminējām tev tajā sarunā, vai nē? Bet mēs katrā ziņā tad par tevi domājām. Nē, jūs mani nepieminējāt, manuprāt, bet jūs kaut kur runājāt. Jā, Paga par močiem, ka jūs tur mēcat braukt kaut kad, vai nē? Valdis man sūta tagad atskaitīts, kur viņš braukā ar mocīti. Ar sūti tev, jā. Jā, ar savējo, jā. Tas mūs vieno. Tas jūs vieno. Bet klausies, visas sērijas arī vienotā tradīcija, ko tu varbūt sākumā pamanīji, ja tu rūpīgi skatījies. Jā, es pamanīju. Tu pamanīji? Tagad iesies dīvāni kaut kā. Jā, es aiziešu. Jā, es sniegšu savu garo roku, jo es esmu bijusi mūzikas veikalā, plāšu mūzikas veikalā. Dauns rītā biju arī domāju, ko tu neskaties, nelūries? Nezinu, tu kā jau gribi jau ātrāk ieraudzīt. Atkal režisē. Kā tu domā, kas varētu būt tas, kas tev varētu tikt izvēlēts? Man nav nejausmas. Parasti jau to, ko ļoti gribās atrast, to nevar atrast. Man vismaz tā ir. Es nezinu, vai tev tā ir. Bet kaut kas, protams, tas būs rock'n'rolls, manuprāt. Rock'n'rolls. Jā, tāda īsta grupu mūzika, tāda aizejošā, tādas grupas, kuras mazliet pietrūkt sākt. Nē? Es domāju, ka tu varbūt ietekmējies no izvēles, kas bija Valdim, tādā ziņā varbūt. Man liekas, ka viņam bija The Who. Jā. Tā ir brīnišķīga grupa. Tā ir brīnišķīga grupa. Es ceru, ka man kaut kas tajā apmēram. Bet es jau vispār priecājos. Griežam ārā tagad to nākamo sadaļu, jo nav tev nekas tāds. Nav man nekas? Nē, tev ir kaut kas, bet nav tas, ko tu domā. Nē, beidz, Kristīna. Labi, tātad. Man taču viss patiks, jebkas man patiks. Tu jau esi mūzika, interesants tajā mūzikas ziņā. Tev patīk visādas interesantas lietas, bet tātad, es nezinu, vai tu atpazīsi tagad pēc šī skata. Neatpazīst, ja? Tātad. Atpazīst, bet kā viņam ir? Mark DeMarco. Jā. Viņš bija Latvijā, vai ne? Arī kanādiešu mākslinieks. Tātad indie rocks, arī nedaudz psihodēlisks. Jā. Un kas man patīk šajā māksliniekā, ka mēs jau mēģinām savilkt kopā kaut ko arī ar tādu to stāstu, ja? Kas man patika, tas, ka principā viņš arī kaut kādā mērā režisors, jo viņš bieži vien režisē arī tās savas uzstāšanās. Viņam tiek sacīts, ka viņš uzbūr tādu ļoti īpašu ainu un atmosfēru savos koncertos, bet kas viņam arī ir tāds citādāks, kas varbūt viņu atšķir no daudziem citiem māksliniekiem, ka viņš ir tāds do it yourself mākslinieks, jeb dari pats, ka viņš principā visu arī izdara pats. Un tad to gala rezultātu sasniedz tādu, kā viņš sasniedz, un tiek dēvēts par tādu dari pats īstenībā ikonu jau šobrīd. Jā. Tā kā, es gribēju tev kaut ko, kas ir tāds, kur man šeit tu vari uzlikt, un tad klausīties, un tur gremdēties tajās savās domās, kas tev tur nāk. Jo tu jau... Jā, tas ir labs. Jo citreiz jau tu esi tas smaidīgais, pats citreiz brīnos, kas jā, un es domāju, ka es arī paklausījos šo plāti, jā, un es arī sapratu, ka tur der arī tām visām, kas tur jums aktieriem
Tam depresijām? Jā, tam smagajām. Paldies tev, Jā, tā kā Kārli Ok. paklausies un tad padod ziņu, kā tev, vai tev kāda stīga nostrādā vai ne? Nē, esmu tā arī viņu kārtīgi klausies. Jā. Zinu, ka daudz draugi klausās, un tāpēc paldies tev. Gribējās tev kaut ko tādu, zini, tu jau tāds alternatīvs puisis esi un arī daudz ko dari pats. Punishment, tā man patiks Jā, dziesma. es arī Nothing at all, tā man arī tā tev Nightmare. patiks, ar to sākam. Nightmare, tas pilnīgi. Arī, vai ne nightmare. tev, es saku, man jau šķīta, ka tur kaut Paldies tev. zini, tā atmosfēra, tu baigi, vai ne? Tu Lai- ierakstīji, tu Kas? novēlējums kaut kāds iekšā ir rodams. Nē, man bija bail tev vērt vaļā, zini, kā tomēr varbūt tu gribēsi kādam Tas pirmais cilvēks, kurš pārdāvināt. man uzdāvināja plati. Kā dzīvē? Pēc dzīvē, jā. Dzīvē? Jā. Nē, man draudzene bija uzdāvinājusi vienreiz tomēr. Jā, Tad es esmu otrais cilvēks. jā. Jā. Nu tā, bet Klau, vispār. Es nezinu, godīgi sakot, ar ko vispār sākt šo sarunu. Jo es tev jāapstāst vispār. Varbūt es tev kaut ko varu pajautāt. Nē. Sākts. Tas ir pārāk jau bīstami. Bet par to, nu labi, es zinu, ka tu esi ļoti aizņemts bijis pēdējos mēnešus. Tu vispār neesi bijis Latvijā. Jā, Es esmu vīlusies, ka tev nav vairs bārdas. tu gribēji. Jā, es gribēju redzēt kompromisu. bārdotu tevi. Un redz, es šķīros no bārdas divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls bija, ka es aizgāju spēlmeņu nakti. Un tur man visi kolēģi aicināja zināt, ka mana bārda īsti neizskatās pēc bārdas, tas vairāk pēc kaunuma apmetnojuma izskatās. Tas, protams, kā ļoti jūtīgs aktieris to paņēma personiski, bet tomēr es biju diezgan lepns, ka tik daudz, cik es varēju, tās vīrietības, tad es viņu izspiedu, cik man tur iznāca ārā. Un man par to galā maksāja, tāpēc es līdz galam neapvainojos, bet es braucu atkal uz īriju, kur man bija jādraudzējas ar casting direktoriem. Tur nu gan bija labāk, Nu, ja es esmu bez bārdas, manuprāt. tad tu drīkstēji Es nodzīt to bārdu, ja? 28. datumā drīkstēju beidzot, un tajā es to pēc līguma, tajā es arī šķīros no savas lieliskās, pārliecinošās bārdas. Kā tu jūties ar bārdu vispār? Tas bija tāds pirmais tik ilgais posms ne tavā dzīvē. Nu, varbūt pusauģu gados arī kaut ko centies, bet... Nē, es nekad neesmu centies, diezgan labi esmu sapratis, ka mana bārda nav pārliecinoša, un varbūt tas nebūs īsti, kas man definēs manu personību. Bet es jūtos normāli, es nezinu, viņi tur kasījās, augā, vajadzēja tīrīt, kad zupētas, tad jau par cik, visas tās jocīgās lietas, ar ko vīrieši tiešām cīnās ikdienā saskarās. Cīnās. Bet mati tev... Matus man vajag atrast, iet pie, Mats pavisam drīz arī apgriezīšu, bet es šobrīd vēl to nevaru līdz galam darīt, jo es esmu apstiprināts vēl vienai lomai, un viņi grib, lai es nogriežu pavisam īsus matus, un tad jautājums, vai tas Amerikas Productions man ļaus griezt īsus matus, un tad es gaidu atbildi no aģenta sava, kā rīkoties. Bet apgriezt es varēšu, tā kā es gribu, tas ir ļoti svarīgs, jo, jā. Nu, redz, kā tavu dzīvi tik ļoti arī īstenībā ietekmē tas, kāda loma tu konkrētajā brīdī, kāda ir tie tevi uzdevumi. Jā, zini, aktieriem vispār arī tagad, kad es biju tajā festivālā, savā aģentūras festivālā, aktieriem ir ļoti jāsaprot, kāds tips viņš ir, un arī tādas līdz ar to portfolio bildes ir jātais, līdz ar to arī izejot no tā ir jāizveido savs saucamais showreels. Tev ir jāsaprot, kāds ir tas tavs tips, ar kuru tu sevi prezentē un mēģini pārdot. Un šobrīd es esmu tādā izskatā, ka es vairāk konkurēju uz tādām perioda filmām, es nezinu, kā viņas latviski, tādām vēsturiskajām vai viduslaiku, un tur tā mana īpatnējā frizūra diezgan labi iedarās, un arī Vikingos tas man nāca par labu, ka man bija gari mati. Un uz tādām lomām es vairāk konkurēju. Tā kā ļoti svarīgi, kā tu būvē to savu arī tēlu pats kā cilvēks. Jo tas ir tas pirmais atskaites punkts. Kā tev patīk tas tā? Pavisam matus, uz nullīti to saucamo. Un tad es droši vien uz ļoti limitētu lomu, tādu amplitūdu loku varētu konkurēt.
Jā. Nē, es vienkārši domāju, nu kā labi, nu jā, it kā, jā, jo tajā brīdī tev ir tā nulīte, piemēram, tie īsie mati, bet šķiet jau, ka tie, kas izvēlas, viņi jau redz tālāk, bet vai viņiem ir svarīgi, lai tu tajā konkrētajā brīdī izskaties tā, kā viņi varbūt ir iedomājušies, kā tev būtu jāizskatās tajā stāstā filmā? Pagaid, kā? Nē, nu, tu saki, ka tagad tas tavs tēls atbilst tam periodu, jā? Nu, jā, vairāk vai mazāk. Vairāk, nu, vēsturiskam, piemēram. Vai, jā, nu, kaut kādam. apmēram, jā, bet ja tu nogriezi to nulīti, tad atkal kaut kam citam. Jā. Nu, tad, nē, nu, pagaidi. Tā tad. Nu, tev ir jāsaprot tā sava spēcīgā puse, ar kuru no šīm visām pusēm, daudzajām, tu varētu sevi vislieliskāk pārdot. Manuprāt, ar gariem matiem es izskatos labāk, vismaz man labāk iet, ka tas man kaut kā tā nu ir sanācis, ko man māsa gan vienmēr saka, nē, tavi mati nav tas, kas tevi definē. Tevi, protams, definē tava personība, bet, diemžēl, šī māksla, viņa ir tik nežēlīga, ka tas pirmās 3 sekundes, tas skatījums uz tavu bildi, tomēr tevi arī definē. Un līdz tu nonāc līdz tam brīdim, kad tevi līdz galam definē tava personība, tikšanās, kad tur casting direktori, režisori, producenti, showrunner, tev ir jāpārvar tā 3 sekundžu barjeru. Sapratu tagad, jo vienkārši man bija tā doma tāda, nu, ja es būtu tagad, nu, piemēram, tas, kurš izvēlās, ja es skatos, nu, te ir tur tas Džeks, piemēram, bez matiem, es varu labi iedomāties, kā viņš būtu arī ar matiem. Bet tajā brīdī, kad viņi atlas, tad tur ir tās 3 sekundes, kurās jau viņi tā kā Tinderī pāršķir. Jā, viņi jau grib, kur ir pēc iespējas mazāk darba. Kur viņi uzreiz jau redz, ka tas ir tas īstais. Brīnišķīgi ieguļās mūsu scenārijā, mūsu stāstā. Bet, protams, tas nav galvenais. Galvenais, kā mēs ar tevi pirms brīža runājām, ir acis. Tas ir dvēseles spogulis un, protams, personība, jo tieši tas piedāvā to tavu unikālo skatījumu uz lomu, uz ainām, uz scenāriju, uz raksturu radīšanu, uz līdzautorību un tam līdzīgi. Ļoti interesanti, jo es nu pat runāju ar Franks Mazēle ir tāds viens no īrijas visu laiku lielākajiem castinga režisoriem. Un viņš ir kāstojis visus vikingus ar Travis Fimmelu un The Tudors, viens lielisks seriāls tur. Un tad, nu jā, visāds liels darbs. Un viņš teica, viņš, piemēram, skatās uz aktieriem viņu IMDb profilā, ar kuriem aktieriem režisori izvēlas strādāt atkārtoti. Tad es tevi paņēmu uz lomu, mēs nospēlējām, vienalga kāds gala rezultāts, vai trāpīja festivālā, vai netrāpīja. Es kā režisors vai tu kā režisori paņem mani atkal uz otrreizēju sadarbību. Tas nozīmē, ka šim aktierim ir kaut kāda kvalitāte, ka režisors grib riskēt vai grib, tā teikt, ar viņu strādāt atkārtot un iet kopā ceļu. Tad viņam ir šī kaut kāda pievienotā vērtība. Manuprāt, tā man likās ļoti lieliska mēraukla, kā vērtēt aktierus. Un es jau ilgi biju pats par to domājis, ka tas būtībā aktierim ir vislielākais kompliments, kāds varētu būt. Daudz lielāks par labu recenziju, ka režisors viņu paņem uz atkārtotu sadarbību filmā vai seriālā. Nē, ir režisori, kur man šķiet ļoti to savu komandu ir izveidojuši jau gadiem strādā, piemēram, Wes Andersons. Man šķiet, ka viņam tas ansamblis gandrīz jau katrā filmā ir jau, tu apmēram vari nojaust, un tu jau pat gaidi, ka būs tie aktieri, kas ir bijuši iepriekš. Jā, ne? Tu redz, ka tas uzticības kredīts tur ir tas savstarpējais jau tāds. Bet, nu labi, runājot tagad, cik tu esi pabijis ārzemēs, un cik es saprotu, tu jau esi nofilmējies 2 seriālos. Jā. Tad tev pie tiem abiem ir darbs pabeigts, tā kā šobrīd, jā? Kādas tev sajūtas? Patiesībā lielisks, jo nu, tie nebija tikai tādi dziļi dzīvesprieka dārzi, bija arī ļoti daudz izaicinājumu, bet viena lieta, ko es sapratu, ka es varu, un tā ir tāda brīnišķīga un mierinoša doma. Ja iepriekš tas tomēr bija tāds nezināmais lauks, ka es vairāk sapņoju, bet es nebiju ar to saskāries, bet es sapratu, ka es riktīgi varu, un tā ir diezgan tāda jauka lieta, nu, ko secināt, tīpaši, ja es vēl loloju šo sapni par lielo kino. Jā, nu, es nu pat atgriezos no tā aktieru festivāla, un es atceros sevi pirms gada, pirms es biju noslēdzis līgumu ar savu aģentūru.
Es braucu lidostā, pilnīgi cits cilvēks, ar pilnīgi citu attieksmi, es biju pilns ar cerībām, es biju nenormāli ievainojams. Es domāju, ja nu es kādam nepatikšu, jo tā festivāla būtība ir tāda, ka viņi saicina no pasaules vislielākos castinga režisors. Teiksim, tur bija castinga režisori, kur ir aktieru atlase veikusi pēdējām 13 Jamesa Bonda filmām. Harry Pottera neiespējamā misija, The Lighthouse, dažādi lieli darbi Īrijā, Amerikā, visā pasaulē lielie produkšana. Un es braucu, es biju ārkārtīgi norūpējies, kā man ies, ja nu es kādam nepatikšu. Un tā ir tāda sāpīga sajūta, kurā būt, jo viņi redz ārkārtīgi daudz aktierus. Un tur tā būtība ir tāda, ka visi šie casting direktori satiekas ar aktieriem no Austrum Eiropas, un tev ir speed dating. Tu ej pa 10 minūtēm, maini galdiņus un runājies ar viņiem. Viņi sēž 3 vai 2, un tad tu mēģini šajās 10 minūtēs atstāt kaut kādu iespaidu, ka tevī ir kaut kas tāds, kas viņiem varētu būt vajadzīgs kādā brīdī, un viņi varētu tev izvēlēt, konkurēt uz kādu lomu. Un tu mazliet jūties kā tāds bārenīts, jo citi ir tevi ļoti, protams, interesēti, bet tu jau nekad neredzi to labo. Tu redzi kādu, kurš mūsu sarunas laikā skatās uz pārējiem galdiņiem, vēro, un tu nenormāli to jūti, ka viņš nav vairs, nav tevi interesēts, ka viņam interesē citi aktieri. Un tā ir baigi tāda sāpīga lieta. Bet šogad es piefiksēju, ka es braucu šo festivālu, ka man jau bija... Es biju nospēlējis to vikingu lomu, un viena no vadošajām lomām, ka man bija kaut kas tāds ļoti īpašs ar mani, kas it kā varētu mierināt šīs sāpes, bet tā pavisam nebija. Bet reizē esmu sapratis, ka es jau neesmu nauda, es nevaru visiem patikt, un tā vienkārši ir. Bet tāpatās, ka tu nonāc tajā situācijā, ir diezgan sāpīgi. Bet tāds ir tas darbs, un viņš ir reizēm nežēlīgs, jā. Tā tik ir mērce, gatavota no certificētiem tomātiem. Pilva labi, iet kopā. Par to galdiņu. Tas, es tagad domāju, tīri emocionāli, jā, kāds tu biji pie tā galdiņa? Jo pienākot, jā, jo es iedomājos kaut nedaudz sevi tavās kurpēs, tad tajā brīdī, kad tu zini, ka kāds tevi tā kā tieši vērtē, ir dažreiz pat grūti būt tā patiesi īstam un pašam un patiesam, jo vienkārši tas satraukums ņem virsroku, jo tu gribi it kā varbūt būt labāks vai parādīt kaut ko, kas tev ir labs, bet to ir grūtāk izdarīt, ja iekšējais tāds nepārliecinātība, vai tu ieraugi, ka tur tās acis kaut kur slīd, vai tev tas iekšējais stress ir tik liels, tad ir grūti arī. Tu it kā esi tu pats, bet tai pašā laikā tu esi mazliet ne tu pats. Kā tu vai ko tu izmantoji varbūt no tām savām prasmēm, lai sevi parādītu? Pirmkārt, es nevaru būt pilnīgi es pats, jo es ticu tam, ka tajā brīdī, kad es nerunāju savām mātes mēlē, es jau esmu cita personība, cita daļa no sevis. Un no tā es vairāk noguru, kad es biju Īrijā, tagad 5 mēnešus, jo es līdz galam nevarēju nekad būt es pats. Bet es ar to rēķinos, un es to pieņemu, ka tā ir cita personība, ar kuru es esmu. Reizē tas esmu es, bet es nevaru līdz galam būt es pats. Bet tas, kas cilvēkus visvairāk atbruņo, ir, ka tu runā par kaut ko, kas tev ir ļoti būtisks. Un, manuprāt, es esmu diezgan empātisks cilvēks, un es lasu perimetru, un es lasu situācijas, tos apstākļus, un es zinu, ka es vienmēr padomāju arī, kad saņemu ainu vai nonāku šādā situācijā, es domāju, kā rīkojas pārējie aktieri, kā viņi spēlē to ainu, vai ko viņi stāstītu par sevi. Un es mēģinu to saburzīt un izmest miskastē. Un es mēģinu atrast savu unikālu veidu, kā es varētu sevi prezentēt. Teiksim, es zinu, ka casting direktori prasa tev jautājumus, jo viņi grib noskaidrot kaut ko par tevi. Bet es pajautāju viņiem jautājumus. Es pajautāju, kas ir sliktākais, kas ir noticis
castingā procesā. Un viņi sāk stāstīt stāstus uzreiz no sevis, un beidzot viņiem kādu jautājumu pajautāja. Es tādā ziņā esmu viltīgs, bet man arī tas neviltot interesē. Tev arī interesē, jo es gribu zināt, ko nedarīt. Jā. Teiksim, viņi stāstīja par stāstu, kā divas aktrises sacentās uz viena no casting direktoriem sacentās uz 2 vadošajām lomām. Bet viena aktrise spēlēja to lomu, kura viņa negribēja. Viņa vairāk redzēja sevi otrā lomā, un viņa vispār nepalīdzēja savai partnerei. Viņa lika viņai ainas laikā saucamās tādas Sprunguļus, jā. Jā, un rādīja, cik viņa patiesībā ir piemērota. Caur to lomu rādīja, cik viņa ir piemērota otrai lomai. Un casting režisori pieredzējuši, viņu uzreiz to redz cauri. Jā. Tāda bija viena lieta. Jā, tā kā es mēģinu operēt, es mēģinu izmest ārā kaut ko un izanalizēt un mēģināt. Un līdz ar to varbūt rodas kaut kas tāds, ko es varētu papildināt. Man labi bija sanāk runāt par suņiem, kaut gan es nezinu, neviens šķirni es nekad nevaru atcerēties, bet es diezgan pats identificējos kā tāds liels suns, un tas parasti atbruņo cilvēks, jo visiem patīk suņi. Es mēģinu kaut ko runāt, kas nav saistīts ar to darbu. Kaut ko ļoti vienkāršu un sadzīvisku. Tādā veidā kaut kādā. Es atceros, ka mēs kaut kad tev arī runājām par to, ka tu dari, ko tu gribi, bet tomēr tas, varbūt drusku tas akcents arī var būt klātesošs. Bet kā tev bija tajās lomās? Tu tikai dublēts, vai tu pats runāji? Nē, es visu pats runāju. Pats runāji? Paklausies, tu runāji pats arī. Jā, bet prom ir galvenā loma, nav varianti. Tev nav varianti, bet vikingiem jau arī droši vien ir ļoti interesanti tā izteiksmes forma. Mūsu mēlē ir ļoti vienkārši to castingu izveidot. Vistuvākais, kā varētu izklausīties, kā vikingi runā, ir kā Islandē runā. Islandieši, pareizi saka, islandiešu valoda. Jā. Tāda varētu tā valoda būt. Un, ja tu paklausies, kā viņi runā angliski, kas ir tāda mūsu hibrīda versija, jo, protams, šis produkts ir domāts visai pasaulē. Jā. Viņu akcents, kā Bjorka, teiksim, runā. Paklausies, ka viņiem izskan tie S-burti, ka viņi rulē R-burtus angļu valodā. Tāpat kā mēs to daram. Bet viņi nesaka tur zē, viņi nesaka, teiksim, crazy, viņi saka crazy, it's crazy. Kaut kādas bet tad tev bija jāpielāgo tas viss. Protams, tu skaties video dažādus no islandiešu radio. Klausies, kur islandiešu mākslinieki, teiksim, prezentē kaut kādus savus mākslas darbus tādam globālākam tirgum, kur cilvēki ļoti labi angliski runā, bet viņiem skaidrs ir tas akcents. Bet no tā akcenta arī nevajag bēgt, jo tā ir arī daļa, kas es esmu, un tas man paver ļoti konkrētas lomas, konkrētu tirgu. Un, ja es gribu veikt šo nākamo soli, pie kā es strādāju, jo man tā angļu valoda, viņa ar katru gadu paliek arvien pārliecinošāka. Ja es iestājos akadēmijā, es atceros, es gāju randiņos ar meiteni somieti, kur man nenormāli patika. Un es īsti nevarēju parunāt viņai, pastāstīt, kā viņa man patīk, un kaut kā izlavierēt un uzdot viņai pareizos jautājumus par viņu. Un viņi tā nobrīnījās, ka es 18 gados kaut ko rītīgi čakarējos ar to angļu valodu. Manuprāt, tas bija tas viens no iemesliem, kāpēc mēs vairāk nedraudzējāmies. Jā. Padomju, Čitsvars jau ar tev bija. Jā, bet tur jau es kaut ko jau lāvuļoju. Tur jau kaut ko jau prati. Jā, bet es pie tā tagad strādāju, un man ir dialect coach, kurš ar mani strādā, un tāpat arī tur projektā bija dialect coach, kurš pirmo mēnesi ar visiem aktieriem strādāja. Bet arī mums bija, jo, ja tu skaties vikingus, tu skaties britu aktieris, viņam ir cits tas vikingu akcents. Jā. Mums visiem bija viens tas modulis, kā mums jārunā. S-burti, R-burti, mēs atzīmējam tehniski un tad to padaram par savu. Bet austrālis vai brits, viņam tas akcents citādāk izklausīsies nekā man, latvietim. Bet man kaut kā šita, ka mūsu mēle atļauj pietuvoties patiesībā vistuvāk, kā tas varētu būt. Bet tur bija, man bija arī dzejoļi ļoti gari, kas bija pārbaudījums 2,5 lapas seriālā dzejols, un vēl angļu valoda ir mana otrā valoda, un tur atnāca visi producenti skatīties, kā tas būs, vai tas vispār strādā. Un tu zini, ka pie playback ir atnācis tur Max no MGM, tur ir Steves no Amazon, tur ir tādi high-end lielie producenti, visi sēž pie
playback screen un skatās, un tu zini, viņi tikai mēģinās saprast, vai tas strādā vai nestrādā. Ak, Dievs, es vienkārši... Un tad ir ekstras apmēram 300-400 cilvēku, un to visu filmē 3 kamerām, un visi ir atnākuši tevis dēļ. Visi šie, gandrīz 5000 cilvēki ir atnākuši tavas ainas dēļ. Un tad tu vienkārši... Kas notiek tavā prātā reāli tajā brīdī? Tu tā kā spēji to nolikt malā un esi tajā savā lomā? Es biju, man ir kaut kāda mierīga pārliecība par sevi. Es zinu, ka es to varu izdarīt, un es zinu, ka viņi mani izvēlējās. Viņi izvēlējās mani konkrētu iemeslu dēļ. Tad viņi redz, ka esmu piemērots šai lomai, un man nav sevi jāmēģina ievainot ar šīm bailēm, bet man bija ČP cits noticis, ka man draudzene atbrauc ciemos, un viņi bija saslimusi, un tad viņi vēl stiprāk, un mēs viņu ārstējāmies īrijā, un es saprotu, ka man nākamā nedēļa ir jāfilmē tas dzejolis, pirmais lielais, uz kuru visi nāks, un viņi aizlidoja apakaļ, tāda pusvesela, un es sāku dzert visus vitamīnus, tējas un tam līdzīgi, un es vienu rītu piecļos, man viena nāsa ir cieta, viena deguna doba un pusi, otru vispār deguns nestrādā, trešo dienas piecļos, un man nav balss, Kristīna. Vienu dienu pirms man ir jāfilmē, es nevaru parunāt, satveru muti, un tur ir viss sarkans. Un galvenais nav iesnu, bet ir viss. Tu jau zini, ka stress tam vispār nepalīdz tajā brīdī, ja ir ciet balss, tad tas vēl vairāk sasprindzina tos balss muskuļus visu. Crazy, bet man iedeva, es piezvanīju aģentam, es teicu, vecīt, ir baigā bedra. Tu vispār varēji pateikt viņam piezvanīt? Baigā bedra. Deep shit. Jā. Bet viņš piezvanīja producentiem, viņi atrada kaut kādu ārstu, kurš man iedeva kaut kādas maģiskās 4 tabletītes. Un pēc 2 stundām palika labāk, tad es piecēlos no rīta, un atkal viss bija ļoti, ļoti slikti, kad jāfilmē. Es braucu busiņā uz studiju, 3, man katru dienu 3 no rīta savāc. Es braucu, un es vienkārši raudāju, tā kā zēns, reāli raudāju. Jo Kristīna, es biju tik daudz stundas strādājis ar to dzejoli, tu nevar iedomāties. Viņš ir vēl grūtāks nekā Šekspīra soneti. Tas ir vecajā angļu sakšu tulkojumā. Ārkārtīgi, tie ir īsti dzejoļi, ko kādreiz it kā tas mans vikings, viņš ir vēsturisks personāžs, ir sarakstījis, balstoties uz islandiešu sāgām, uz Egīla sāgu. Un es saprotu, tas viss, un kaut kas, ko es nevarēju kontrolēt, kaut kas vienkārši tika izsists, un es nenormāli raudāju, un tas šofers sāka uztraukties, kas mani veda, bet es izraudājos, un man pēkšņi palika daudz labāk. Es sapratu, sliktāk vairāk nevar būt, un es biju iedzēris atkal tās kaut kādas maģiskās tabletes. Man palika daudz labāk, es atguvu balsi, un es nomaucu 20 reizes, un es nesajaucu nevienu reizi to dzejoli. Uz 2,5 lapām nevienu bītu neizlaidu, es improvizēju. Es maucu pilnā kājā, pilnīgi nekaunīgi darīju visu, kā es būtu to darījis arī vesels, un producenti aplaudēja, un visi bija priecīgi, un viņi saprata, ka tas strādā, un es domāju, tas būs tas, kas definēs manu lomu galu galā šie dzējoļi. Jā. Zini, man no tā stāsta jau te zosene metās. Es iedomājos tās tavas sajūtas pēc tam, kad tu iznāci ārā no turienes. Es biju visu izsvīdis. Jā. Es nākamajā dienā piecēlos, es jutos tik daudz labi. Es biju visu vienkārši izsvīdis. Tas bija, man liekas, uz adrenalīna bāzes kaut kādas, ko dod dziedātājiem, ja viņiem nav variantu. Operas dziedātājiem, ja viņiem aizkrīt balss. Kaut kādas tādas tās zāles bija. Ir. Man ar tādas ir paviesojušās. Kaut kas tam līdzīgs. Manā organismā arī pirms Eņģeļa pa Latviju koncertu man bija līdzīgi kā tev, ka vispār ne. Un tev viņas palīdzēja? Man kaut ko tur špricēja un pilināja uz balss saitēm. Arī ar to pašu, ko iespējams tu dzēri tabletēs, man to pilināja uz balss saitēm. Un tad tā maģija notika vakarā, jo tas stress vienkārši vispār nepalīdz. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad cilvēki saprot, ka nav balss, bet ir jāuzstājās, viss ķermenis ir sasprindzis no tā pārdzīvojuma, un tas vispār nepalīdz necik, lai kļūtu labāk. Bet es iedomājos vispār par to cilvēku spēju arī. Viens ir tas, ka tas adrenalīns varbūt uz balss saitēm vai ķermenim tiek iedots, lai kaut kā varētu izdarīt to darbu, bet iedomājos, cik ļoti arī tas varbūt kādā reizē, cik tas būtiski spēlē uz cilvēka
uz to, kas viņam ir jāizdara. Vai tā tavā gadījumā bija tas, kas tev ir jāizdara, vai jākāpj uz skatuves kaut kā citu reizi, ka citreiz tas pat nospēlē šķietami, kā ir viss slikti, bet iespējams, ka tas vēl piešķir tam visam pavisam citu raksturu, tam notikumam tavā dzīvē, piemēram. Kā mēs to uztveram arī. Jā, ka tas kaut kā tev pavisam citādāk iespējams. Iespējams, ka tu varbūt pat to izdarīji labāk, nekā tu būtu izdarījis tad, ja tu būtu vesels. Jā. To man vienmēr arī pasniedzējs Mihāls Grūzdovs teica, ka viņš stāstīja stāstu par aktieri, kurš spēlēja izrādi pilnās veselībās, un viņš spēlēja, un viņš nospēlēja izrādi, viņš saprata, ka es visus pagriezienus paņēmu, es izstāstīju stāstu, kā nekad. Viņš aiziet pie režisora, viņš saka, kā bija? Viņš saka, vienkārši briesmīgi, vecīt, briesmīgi, ko tu tur darīji, kas tas bija? Briesmīgi. Viņš saslima, noslimoja nereāli, un viņam bija jāspēlē izrādi, viņš nospēlēja izrādi pilnīgi slims, un viņš saprot, ka viss man ir jāapmaņ šī profesija, šī bija briesmīgi vienkārši izrāda. Man ir kauns, es gāju uz pakalu, man gribējās raudāt, nenormāls kauns. Viņš aiziet pie režisora, viņš pat neiet, režisors pieskrien pie viņa. Vecīt, bāc, tā ir jāspēlē. Vienkārši brīnišķīgi, tas bija labākais, ko esmu vispār dzīvē redzējis. Un bieži vien tā ir, jo mēs ļoti cenšamies un izdarām par daudz, un it īpaši to kino kameru ļoti var redzēt. Un arī uz skatuves bieži vien to var redzēt. Un, kad tu esi slims, patiesībā tu izdari tieši tik, cik ir vajadzīgs, un ne centimetru vairāk. Un tas ir tā mazā mēraukla, kur skatuves vai kino vai kameras patiesība dzīvo. Tieši tajā brīdī, Inovācija no Madara. 3 alternatīvu serumi, spēcīgs augu izcelsmes sastāvs, pigmentācijai, krunciņām un izsitumiem, dermatoloģiski pārbaudīta efektivitāte. Meklē Madara veikalos un Madara Cosmetics LV. Mēs vēl parunāsim par to patiesību, bet vēl nedaudz paceļojot laikā, es gribu atgriezties uz īstenībā Tadžikistānu, un es atceros, ka mēs gājām ar tevi, un tur vienmēr jau ejot kaut kādas tās sarunas, un tad tu stāstīji par to, ka tu gribi pavērt tās durvis uz to starptautisko kino pasauli. Tad tu vēl nebija tās durvis pavēris, un man no atmiņas neiziet īstenībā tas, ko tu stāstīji, ka tu pats tur, kas saka, Kristīna, īstenībā tāds čakars, es tur meklēju tos video, es pats viņus montēju, es pats taisu to savu to tīzeri, jeb to savu klipiņu, savu reklāmas klipiņu, es pats viņu taisu, es tur nezinu, ko man tagad jāliek, kā man tur labāk salikt. Es gribu, lai tu varbūt mazliet arī pastāsti par to, cik īstenībā, tas nav tik vienkārši, ka kāds te ar buri noliņu pamanīja, kur Latvijā ir tāds brīnišķīgs Kārlis Arnolds avots, mēs viņu liekam iekšā listē, un viņš ir ar tiem talantīgajiem aktieriem, kas tagad varēs tālāk mēģināt kaut kā paši cīnīties par to vietu arī uz kino skatos tālāk starptautiski. Bet tas nemaz nav tik vienkārši tev bijis tas ceļš. Pastāst mazliet par to, kā tu iespraucies īstenībā tajā, ko tas no tevis paši varbūt arī prasīja? Es mēģināju nodzīvot katru dienu saskaņā ar šo sapni. Bieži vien man nekad nebija jābūt teātrī, bet es dzīvoju savā grimētavā. Es lasīju angliski, es rakstīju 10 vārdiņus ārā no grāmatām, tad definīcijas angļu valodā gāja pie Oto, sveiciens tev, paldies par visām tam stundām, ar kurām tu man runājies angliski. Es no šiem 10 vārdiņiem rakstīju eseju vienmēr katru dienu, tad es rakstīju dienas grāmatu, vēl joprojām rakstu angļu valodā. Es skatījos uz tām filmām, kur es gribētu būt, un tajos seriālos es rakstīju nenormāli daudz ēpastus uz visiem galiem. Es paldies Dievam, Dita Rietuma, Nacionālā kinocentra direktora, viņa ticēja, ka es tur varu būt, un bez viņas viņa manī 3 gadus izvirzīja Shooting Stariem, Eiropas to jauno uzlācošo zvaigžņu balvai. Un es tur ļoti gribēju tikt, lai tiktu pie aģenta, jo kamēr tev nav aģents, tu vispār nepastāvi, tu esi neredzams. Un Dita ticēja, un katru gadu mani izvirzīja kā spēcīgāko Latvijas aktieru. Man teica, nesaki to, ka tu 3 reizes tur konkurēji, un tad 2 reizes tev neņēma, un 3. paņēma. Bet nē, es ar to lepojos, ka mani neņēma. Es ar to lepojos, ka man nesanāca, un es
ar savu to spītību un tādu nepieklājīgu gribas spēku izdarīju un nokļuvu, un es beigās aizbraucu uz Berlināli. Man jau bija krūtākā aģentūra Eiropā, es uzskatu, un es varēju vienkārši izbaudīt šo festivālu. Tā kā arī pie tā šaurīla, jā, es visu no tā safilmētā materiāla gāju, katru ainu mēģināju atrast, kuru vislabāk varētu mani definēt. Un tagad, kad iznāk šie ārzemju projekti, tad man būs vēl vairāk, un tas vikingu loma man pavērs durvis uz nākamo soli, uz Amerikas reprezentāciju, kas ir, jo kamēr tev nav vārds Amerikā, kamēr pāri okeānam nezinu, kas ir Kārlis Arnolds avots, viņu vispār tev pat neapsver. Bet vikingi ir aizvien meklētākais vārds, teiksim, Netflixā, un tas ir, tur ir milzīgi fanu bāzi un uzticīgs skatītājs, un šis seriāls pārklāj uzreiz visu pasauli. Tas iedod tādu milzīgu spotlightu aktieriem. Un tā kā es gāju un es zināju, un es vienmēr uz to vienkārši kaut kā mierīgi tam ticēju, un es biju gana drosmīgs, kļuvu gana drosmīgs, lai sāktu runāt par to skaļi un dalītos, piemēram, ar tevi. Un, manuprāt, ja tu tajā godīgi nonāc līdz tam brīdim, ka tu vari to kādam skaļi pateikt, tad vienkārši tas sapnis nekur neizspruks. Tu viņu vienkārši vienā brīdī, tā, kad viņš atnāks, tā, kad man atnāca tās ainas, ka es Franku satiku īrijā, Kilkinijā, un viņš teica, ka viņš man redzētu, es domāju, ka viņš koķitē, bet tad atnāca tās ainas, un man likās, tas jau ir tik nežēlīgs kompliments, bet es tur neapstājos, es vienkārši vienu ainu, teiksim, filmēju visu dienu, Kristīna, vienu ainu, līdz es biju apmierināts ar savu darbu, vienu ainu, es biju izlasījis research, uztaisījis visu jau par to varonu, un es vienkārši zināju, ka esmu izdarījis vairāk jau par visiem tiem pārējiem tūkstošiem, kas konkurēs uz to lomu. Esmu izdarījis vairāk un esmu tuvāk, un tas vienmēr ir, es zinu, ir jāizdara. Ja tu esi vis tālāk, tad tas ir ceļš, kas tev ir jāiet. Un man atnāca tas lielais kastiņš, un es viņu vienkārši paņēmu un sagrābu, un viss. Un tā kā tas ir prasījis daudz gadus un daudz palīdzīgas rokas, teiksim, bez tasa, nebūtu arī vikingi, nebūtu patiesībā nekā bez padomu džīnsu režisoru. Jo ar viņu es dabūju to aģentūru, jo Tīnu Amu Milinov viņu pārstāvēja mans aģents Steve's Cash, un tad viņš Berlināls marketā redzēja arī mani un manu sniegumu un uzaicināja. Tā kā tas prasīja vairākus gadus un prasīs droši vien vēl ļoti, ļoti daudzus, lai nokļūtu tur, kur es gribu nokļūt. Tu sapņo tālāk vēl, jā? Man sapņi viņi nav, es nesapņoju par Oskaru, es nesapņoju par neaizsniedzamām lietām, es sapņoju reālus sapņus, kurus es tiešām redzu savā galvā, kas varētu būt. Es ticu, ka es kādreiz varētu konkurēt, teiksim, par Jamesa Bonda vilanu, ko Jespers Kristensens nospēlēja aktieris, ar kuru es filmējos kopā tikko Vikingos. Viņš nospēlēja šo slikto čalu, šo antivaroni. Tā kā es ticu, ka es varētu tur aizsniegties, ka es varētu kādreiz būt konkursā uz tādu lomu. Pēc vairākiem 10 gadiem, kad es palikšu labāks un nobriedīšu vairāk, tad es varētu par to cīnīties. Kā tev šķiet, jo, zini kā, klausoties arī tajā, ko tu stāsti par to darba apjomu, un es domāju, ka tas, ko mēs arī te varējām sadzirdēt, tas ir kaut kāda viena tur 1000 daļa no tā visa vispār, ko tu tajā visā esi darījis, un ko tu svirpināji galvā to, ko tu stāstīji par tiem ēpastiem, par tām visām lietiņām, kas ir bijuši. Tev nebija kaut kāds tāds brīdis, kad arī tu domā, ka tu esi noguris jau no tās cīņas, un ka tu varbūt, cik tas ir jēdzīgi vispār, vai tas viss kaut kur aizved. Nevis no cīņas, es mīlu cīnīties, tas sports ieliek kaut kā, un tu mīli mest garām. Sportā, jā, bet es noguru no tā, ka es dzīvoju citu cilvēku galvās. Es, teiksim, dzīvoju un domāju, ka es zinu, ko tu domā par mani. Ka es zinu, ka es zinu, ka tu kaut ko sliktu domā par mani. Ka es zinu, ka tu līdz galam netici vai nenovērtē mani. Ka esmu labs aktieris vai ka es varu to un to izdarīt. Ka līdz galam... Un tā ir tāda tipiskā aktiera lieta, jo mēs visi
mums dzīvojam priekš tās, tas nav latvisks vārds, ļoti slikts, bet es atvainojos, ilgi neesmu latviešu valodā runājis pēc tās validācijas, ka tu gribi dzirdēt, ka tu esi pietiekams, ka tu esi labs, ka tu esi pietiekami skaists, ka tu esi vajadzīgs. Nu, pēc īstenībā cilvēcīgām lietām, bet, manuprāt, mēs aktieri vēl vairāk esam atkarīgi un dzīvojam tajos apstākļos, jo tu nav nekā dabiska, ka mēs stāvam skatuves 1000 skatītāju priekšā un mēģinam izdarīt mūsu darbu labi, un tad mums aplaudē, un šis tagad ritenis nāk, un mūsu darbs tiek nepārtraukti vērtēts kaut kādā ziņā. Un tu esi tajā, un tu dzīvo, un kaut kā, jā, es visvairāk noguru no tā, un es vienkārši sevi nepārtraukti atrodu tādu, ka es nolieku sevi tādā opozīcijā prom no visiem, un ka es jūtos kā tāds, tāds pret visiem kaut kādā ziņā, ka redzes, ka man, neatstumts, bet, no tā es ļoti noguru. Es nezinu, Kristīna, vai varēja šo manu es domāju, ka varēja birumu, jā, bet un man liekas, pēkšņi es arī Latvijā gribēju to izbēgt savu burbuli, jo man šeit, redz, man te nenovērtē kārtīgi. Kaut kas nav. Bet līdz galam kaut kas nav, un es aizēju, un es atkal nolieku sev pozīcijā. Redz, es kaut kā, viņi arī mani nesaprot. Mani te nesaprot, un es zinu, ka es aiziešu tālāk, tur man sapratīs. Un tas ir tāds milzīgs, nebeidzams, tāds kaut kāds ceļš slaloms, kurš kļūst ļoti nogurdinošs, un no tā es bēgu, un to es mēģinu sevi izkasīt, un kaut kādu to ego vai to indīgo narcisismu, es nezinu, kā viņu nosaukt, tie nav tie vārdi, kas to definē, bet tos zvanus vai tos saucienus pēc mīlestības un validācijas, pēc apstiprinājuma, vienkārši mazliet nogalināt sevi un sev varbūt mazliet vairāk paglaudīt un tā kā novērtēt. Bet tagad tu sāc pats vairāk sevi, kaut vai pēc tās tavas epizodes ar to garo dzejoli, vai kā, vai tu sevi vairāk, varbūt arī pēc šīs pieredzes ārzemēs, tu vairāk sevi varbūt nešausti vai noglaudīji. Tu esi kaut kā nedaudz pagājis uz priekšu tajā pašvērtējumā, varbūt arī. Es domāju, ka es esmu kādus pāris centimetrus pagājis uz priekšu, bet tas cilvēks ir tik nežēlīgi iekārtots, ka viņš redz tikai sliktās lietas sevi. Viņš tik daudz neskaitām un tik nepateicīgs. Viņš skatās uz tām labajām lietām, kas viņam ir un kas ir ar viņu notikušas. Viņš redz to vienu parazītu komentāru vai skatienu vai jebko, un tas pēkšņi viņi izsit atkal. Un tas, es nezinu, lai vienkārši jāsāk meditēt droši vien vai kaut kā. Jā, bet tas droši vien mūžīgs ceļš vienkārši ir. Es nezinu. Liekas, ka varbūt tas laikam, man šķiet, ka ir cilvēku tips, kam tas ir tas mūžīgais ceļš. Un tie ir tie bieži vien trauslie radošie cilvēki, kuriem ir dažreiz es teiktu tāda superemocionalitāte. Ir superemocionalitāte vajadzīga. Sāsināt uztvere, kur cilvēki sāsināt uztveru, un tas ir tas, es teiktu, spožums un posts vienlaikus. Ka tas ir tas, ar ko tu vari būt tur, kur tu esi. Pēc būtības. Tāpēc, ka tu tāds esi, tieši tāds, un tieši tāds Kārlis, kāds ir vajadzīgs teātrim un kino. Un reizē, pašam tas ir tas posts, vai ne, kas vienkārši, ja sāp, tad sāp. Un tad tu vēl tā ir? Man tā mēdz būt, jā. Man ar tā mēdz būt, jā. Tāpēc es varbūt varu mēģināt to saprast, jā. Un ka tāpēc arī es domāju, ka citreiz arī, lai cik tev ir kaut kādas labas lietas, ko cilvēki saka, tu tieši tāpat tu pieķeries tam vienam sūdam, kur tev tur es atkal kaut ko... greizi, nepareizi, un bet tas laikam ir tas mūžīgais ceļš. Kā tur neko, es nezinu, vai tev baigi palīdz tas, kas tev saka. Nē, es nezinu, vai kaut kas mainīsies. Nē, tas arī kaut kas skaists tajā ir. Jā, laikam jau. Nezinu, man liekas, mēs ar tevi arī esam tādi cilvēki, kuriem tas sāpīgais arī kaut kā mēs tā romantiski uz tām sāpēm. Tāpēc es to plāti arī saprotu, lai zinu, ka
Cik laba dziesma. Nu, jā. Laba dziesma. Cik labi, jā, tu tā vai ne? Bet vispār, es nezinu, tā kā tik ļoti interesē. Tev Vikingi tas nav vienīgais, ar ko tavs prāts ir bijis. Tu ar Katrīnu Zetu-Jones arī filmējies, jā, seriālā Kill Jackie. Tur tu biji demons. Nu, nevis demons, bet tā mūsu to slepkavnieku apvienību sauc. Viens no demoniem, jā, slepkavnieks. Jā, Demons, mēs esam algots slepkavas visnopietnākie pasaulē. Tieši tā es arī izskatos, vai ne? Tik bīstams. Tik bīstams šķels. Nenormāli, visi baidās uz ielas, iet šķīts slepkavas, ir ļoti jāuzmanās. Jā. Un tu pašu arī satiki arī pašā? Es viņu satiku, bet mums ainas nebija kopā. Es viņu satiku, sasveicinājos tur īsi parunājos. Es redzēju, kā viņa filmējās. Tas bija Kristīna, tas bija vienkārši tik amazing. Jā. Kā viņa mauc. Viņai, manuprāt, ir pāri 60 gadiem, ja es nekļūdos. Bet, protams, viņa vispār neizskatās savam vecumam atbilstoši. Bet es viņu tā abrīnoju. Viņa skrēja kāzu kleitā. Es nezinu, vai to var stāstīt. Bet viņa skrēja kāzu kleitā. Viņa leca, dejoja. Viņa nodejoja ainu vaiprātīgi. Tas būs tas žanra seriāls. Tad viņa uzreiz tādā nenormāli godīgā dialogā bija ar daudz pagriezieniem, dažādiem bītiem. Tad viņa muka no mana tas nevar stāstīt, viena no slepkavām arī skrēja ar plīvuru, ar pušķi, vienkārši mauca pilnā hodā un vēlreiz to ainu filmēja, un viņa pa 100%. Un tad viņa atbrauc no Mercedes pakaļ, protams, augstākās klases, un viņa aizved mājās, mēs visi pārējie busiņā. Bet tad es Vikingos filmēju arī man Mercedes atbrauc. Arī tev atbrauc Mercedes. Ir lākamais līmenis. Nu, labi, tas tā. Bet šobrīd Latvijā mēs parunāsim vēl par vienu īpašu stāstu, jā, tu jau apmēram nojaut par ko, bet kas ir vēl no tiem tagad aktuālajām lietām, kas tev šeit Latvijā ir kaut kas tāds? Man ir teātrī tās izrādes, kurās es spēlēju Dailes teātrī Meistars un Margarita. Es atgriezīšos Elpa, uz kuru ļoti aicinu pirkt biļetes, tā nav ilgi spēlēt, un arī Aneta Krasovska atgriežas teātrī pēc bērniņa. Un kas man vēl ir? Kaut kas man vēl ir. Jāpaskatās Dailes teātra repertuārā, bet vispār maz. Tagad es to dzīvi dzīvošu, lasīšu grāmatas un beidzot piepildīšu sevi, jo es biju tāds apsēsts tajā vikingu pasaulē un sava varoņa radīšanā un dzīvošanā. Nē, ilgi jau tu nesēdies ar tām grāmatu lasīšanām, cik es... vispār jā. Ja būsim godīgi. Kāda beidz dīrs, cik tu baigais lasīt. Baigais. Redzēsim, cik tu pastāstīs nākamais, ko tu izlasīji. Jā. Nē, bet es gribu parunāt vēl par Uļu, jo tas man šķiet arī tāds liels stāsts, kas... Cik tālu tur ir ar Uļu tagad? Pirms 2 nedēļām bija pēdējais grieziens, un filma ir vairāk vai mazāk gatava. Jā, par Uļu es izstāstīšu arī kādu, kas man jāatgriežas tajā Tadžikistānā. Okay. Jā, tātad, kur dalībnieks Kārlis bija arī ārpus zonas pārgājienā, mēs gājām, un es sazinājāmies ar Kārli, un es Kārlim saku, Kārli, tur parasti vēlams aiziet visiem pirms kāpiena, pirms brauciena, jo zinot, ka būs tāds smags pārgājiens uz sporta cēlu. Labi, pirmkārt, šīs čeks, jā, tur jau pamatā ir skaidrs, ka viņam tur tas sporta gēns jau nekur nav licies, tur iet vai neiet uz to sporta cēlu. Kūžu savilk. Bet Kārlis saka, Kārlis jau pieklājīgs, protams, būdams, tāds, jā, ļoti kā vienmēr viņš saka, zini kā, Kristīna, es arī tagad nevaru iet uz to sporta cēlu, jo man ir jāsamazina ķermeņa augšdaļa, vai ne? Kaut kā tā. Jā, muskuļu masa. Jā, un tas bija tā lomai, kur tev vajadzēja spēlēt Uļu, un tad mēs arī ar Kārli īstenībā daudz runājām, un tad man šķiet, ka ir tas ārzemju stāsts, kas ir tāds liels tavā dzīvē, un tad ir arī Uļa, kas ir liels stāsts tavā dzīvē, viennozīmīgi. Jā, Uļa ir vislielākais, jebkurā gadījumā. Jā.
Un, Nē, tas ir pat pēc tā. Es varu tālāk, ja vēl bišķiņ, jā. Jo Kārlis ir ne tikai Uļas atveidotājs, bet arī viens no scenārija autoriem, jā? Sākotnēji. Jā, bet... Tālāk jau tas aizgāja. Jā, idejas autoriem. Idejas autors. Kur, starp citu, es sapratu, ka tur arī, kas ir tik forši, ka tajā idejā klātsoši bija arī tava mamma, vai ne? Jā. Tas bija vispār kaut kas, es šķiet lasīju kādā tavā intervijā, un tas man šķita tik emocionāls stāsts, kā tu vispār, kā dzīvē, cik svarīgi ir pievērst uzmanību kaut kam, ko mēs sadzirdam vai sajust to ar sirdi, un ieklausīties tajā, cik mazām lietām, mazām detaļām ir liela nozīme, kā Uļa stāstā. Varbūt, tu vari pastāstīt to stāstu, kā tā dzirkstele principā. Jā, es biju vēl Valmieras teātrī kā aktieris, un es atgriezos akadēmijā, jo es nebiju pabeidzis studijas pie Valmieras kursa. Un viņi taisīja noziegums un sodas fragmentus, etīdes, tad viņi katrs bija atlasījis lomas. Un es pārlasīju šo brīnišķīgo Fjodora Dostojevska noveli Noziegums un sods. Un es zināju, ka visas lomas ir aizņemtas. Un es skaļi lasīju šo grāmatu, un es nonācu līdz augļotājai, kuru Raskolņikovs nogalina. Un es sapratu, ka tā vispār ir izcila loma, un neviens viņu nespēlēja. Ka es pateicu, ka tā skaļi mammai iekliedzos, ka es varētu būt augļotāja. Es varētu būt tā augļotāja, ko Raskolņikovs tā kā tur apstrādā. Mamma teica, pagaidās, tu būtu tāda ļoti gara augļotāja, tāda Uļjana Semjonova. Un man tajā brīdī vienkārši, es pilnīgi atceros to momentu, dzīve apstājās. Es aizveru to grāmatu, uztinu cigareti, izgāju ārā, sāku pīpēt, sāku raudāt. Nopietni. Es sapratu, tas ir tas mans stāsts, kur es varu būt visgodīgākais. Protams, es necerēju par filmu. Es gribēju izrādi, jo radīt filmu, tas viss likās tik tālu. Un es sapratu, ka es zinu, kas ir sportista liktenis. Es Uļai esmu sekojis līdzi gadiem, un tāda personība, tik unikāla personība, vispār nav nekur citur pasaulē kā Uļjana Semjonova. Un viņa vispirmām kārtām man asociējas ar iekšējās pasaules čempioni, pirms viņa uzvarēja pilnīgi visu, ko, manuprāt, nav vispār otra pasaulē tāda spēlētāja, tas pēc faktiem pat, kurš ir tik daudz uzvarējis savā dzīvē. Bet mūsu filma ir par iekšējo uzvaru, tā savas iekšējās Tibetas atklāšanu un sevis pieņemšanu un spēju iemācīties arī par sevi pasmieties. Kas, manuprāt, ir viskaistākais, viena no skaistākajām lietām, ko cilvēks var apgūt. Un tas būs ļoti neparasts un universāls cilvēcības stāsts, un ir noieti vairāki gadi līdz šim brīdim, kad filma tiek sniegta Eiropas A-klases festivālos, un es ļoti ceru, ka šī filma atradīs drosmīgu festivālu, un sapratīs, ka šīs diskusijas, ko šī filma varētu pacelt, ir ļoti, ļoti vērtīgas mūsu sabiedrībai, un šis stāsts ir universāls, un esmu pārliecināts, ka viņu sapratīs visur pasaulē, neskatoties kādā valodā skatītājs runā no kādas kultūras un valsts viņš nāk, vai viņš ir sportists, vai viņš nav sportists mūsu filmā, tas vispār nav būtisks, jo viņa ir brīnišķīga personība, kur stāsts ļoti daudz cilvēcības nes un es domāju, palīdzēs dzīvot ļoti daudziem cilvēkiem. Šis arī ir tāds, laikam jau arī ļoti izaicinoši patiesību sakot, tas, ka tu spēlē cilvēku, par kuru tagad runājot, es jūtu to tavu arī pēc balss, to tavu tādu, es nezinu, tas nav ne satraukums, bet tā abrīna un tā, ka tev principā arī ņemot vērā tavas sportista gaitas, basketbols, kur tu esi tiešām, kā tu sacīji, sekojis līdzi, ka tu abrīno šo cilvēku gan sportiski, gan cilvēciski, un ka tev ir tā loma, ir viņas loma arī jāiznes uz kino ekrāniem. Tas ir tāds
Nu, zini kā, viens ir tas, ka tu aizēji un baudi to uz kino ekrāniem. Vai esi maza daļa no filmas vai liela daļa no filmas, bet ja tev ir tieši tā loma, tā cilvēka loma, kuru tu tik ļoti īstenībā cieni un jāsaka, nu, tiešām mīli un abrīno, vai ne? Jā, nu, bet tas ir ļoti satraucoši Jā, arī, jo jā. es ļoti baidos no tās filmas arī, un es pirmo reizi dzīvē baidos no filmas, jo es Uļu tik ļoti mīlu. Es, nu, ka tas man ir nenormāli būtiski, lai nu, tā filma ir saprasta pareizi, tā kā viņi jāsaprot, un katru ainu, ko mēs filmējām, pirms katra tā action brīža es sev atgādināju, ka Uļa man kaimiņos sēž savā istabā, un viņa tur ir, un es atspoguļoju kaut kādā ziņā, nu, kā viņas pieredzi. Un es domāju, ka šī doma mani tā emocionāli atbruņoja. Nu, tas, es domāju, ir vislielākais izaicinājums, kādu es jebkad esmu darījis, un iespējams arī lielākais, kāds man jebkad būs. Jo no kino vēsturē pat nav īsti tādu piemēru, kad vīrietis spēlē sievieti, bet tas absolūti nav būtiski, un par to nav mūsu filma. Mūsu filma ir par cilvēku, par jebkuru sievieti vai vīrietis, par jebkuru cilvēku. Un, jā. Jo arī nu, tajā brīdī, kad tu saki, ja ne vīrietis spēlē sievieti, man arī tas, dzirdot arī to stāstu, ko tu stāsti iepriekš, tas nešķiet vairs tik būtiski, kā vispār tas vēstījums kopā, vai ne? Tas tā viss Tāpēc, ka mēs kopjūt, visi jā. esam kādreiz jutušies nepieņemti, mēs visi mācamies aizvien, un it īpaši tādos trauslākajos gados esam sevi nepieņēmuši un ļoti daudz sev darījuši pāri un salīdzinājuši ar citiem. Un tas ceļš ir nu, tāds viens no brīnišķīgākajiem arī, kas mūs ir veidojis un ar kur mēs visi tur esam bijuši. Un tur nav būtiski, kas tu esi, Kristīna vai Kārlis, par to vispār nav stāsts. Un, manuprāt, mums būtu visiem daudz vieglāk dzīvot, ja mēs pieņemt vienkārši, ja mēs skatāmies kaut vai 100 cilvēkiem, ka tie ir vienkārši 100 dažādi cilvēki, un bez šīm kategorijām, un bez robežām, un vienkārši daudz vairāk un empātiskāk un dziļāk viens otrā skatītos. Jā. Tas arī palīdzētu tam, ko tu teici. Par tiem vērtētājiem tajā brīdī. Jā. Tas ir šī to situācija uzlabots. Bet tu pats sev tā dziļi iekšā esi atbildējis. Tu padzeries droši. Jā, padzeries droši. Sev redz, ka rokas sniedzās, bet tu domā, nevar jau palaist garām to jautājumu. Ja nu kaut ko pajautā gadījumā tādu. Tu pats sev esi tā... Līdz galam varbūt radis to atbildi, kas ir tas, kas tevi pašu tik dziļi velk tajā aktieru profesijā un tevi velk arvien dziļāk un tu gribi tajā iet un tu esi jau tajā iekšā. Es godīgi sakot, neesmu daudz satikusi cilvēkus, kas būtu tik dziļi iekšā tajā stāstā, kā tu man šķiet esi. Un tad es domāju, kas ir tas nezinu, tas dimants, kas tevi tur saista? Pirmkārt, man šķiet, ka es esmu nepiemērots citai dzīvei, jau būdams nonācis tajā profesijā, ka es vēl pat arvien vairāk kļūstu nepiemērots citiem darbiem. Otrkārt, tā ir tik neatminama mīkla un vienmēr bez skaidrām beigām un tas tik ļoti suģestē, tik ļoti izaicina un biedē, un tu jūties tik dzīvs tajā brīdī. Un man liekas, viss tās lomas, viss tie stāsti man ļauj, es jau to daudz esmu teicis, un tā jau kļūst par garlaicīgu frāzi, kļūt par labāku cilvēku, gluži vienkārši, jo esmu spiests empatizēties, esmu spiests saprast cilvēkus, arī tādus, kuriem es nepiekrītu.
esmu spiests viņu saprast, jo tas ir vienīgais veids, kā tu vari kaut ko nospēlēt. Tev ir jāizstāv šis cilvēks un jābūt pārliecinātam tajā brīdī, ka to, ko viņš dara viņa pareizo iemeslu, viņa iracionāls, nesaprotams loģikas dēļ, viņam saprotams loģikas dēļ. Un tev ir jāsaprot un jāpieņem šī loģika. Un, manuprāt, man tā kļūst vieglāk dzīvot, un es kaut ko vairāk saprotu par cilvēkiem sev apkārt. Un treškārt, es nepiekrītu cilvēkiem, kuri saka, Dievs, nemācieties par aktieri, jums tur nabadzība un viss būs šausmīgi. Tev jau teica arī, vai neteica kaut ko sākumā? Visu pasauli to manuprāt, tā ir tāda, bet es tam nepiekrītu. Manuprāt, tā ir viena no skaistākajām profesijām, un tā ir ļoti cēla profesija, un tas tevi arī sagatavo dzīvei, un tu, manuprāt, izmācoties par aktieru līdzīgi, kā izejot to sporta skolu, tu dzīvē nepazudīsi, jo tas tev iemāca kļūdīties, tas tev iemāca runāt, nepārtraukti izaicināt sevi, nostāties pretī savām bailēm, un es esmu ekstrēmists, man patīk nostāties pretī savām bailēm, man patīk nezināmais, man patīk, ka es neredzu nosēdienu, kur es varētu griezties gaisā, un vai es varētu viņu sasniegt, vai tā teikt, nokrist uz muguras vai uz priekšas aizrāvos. Bet man patīk tas nezināmais. Uz priekšas. Jā, tā ir krūta profesija, un tie, kas to grib, es aicinu to darīt, un arvien vairāk skatīties uz ārzemju pusi, un tas ir iespējams, un jebkuru sapni var piepildīt ar šo profesiju, ja ļoti gribās. Jā. Kristīna, stājies aktieros, Maucam. Nē, tur jau, man liekas, tas vilciens jau aizlaidis, jau ir, kur tad kāds aktieris? Tad kādu lomu es priecātos redzēt. Es nesaprotu. Jo, godīgi sakot, man liekas, tā ir tāda māksla. Bet tev nav bijusi šis aktrises sapnis kādreiz, kā daudziem cilvēkiem. Es, diemžēl, esmu redzējusi katru mirkli, kad es kaut ko tēloju, un tas ir vienkārši katastrofāli. Tas ir tā, ka tu tiešām tēlo tajā brīdī, un tu pats un tas ir vienkārši līdz riebumam drausmīgi to redzēt, jo es zinu, ka citreiz jāierunā, pat ir kaut kādi tie teksti, kas ir tā kā, tādi, jā. Ārpus zonas, piemēram. Kaut kas jau, bet vajag... Labi, tur jau viss ir tā, kā ir. Tur ir tā, kā ir, bet zini, kad ir kaut kādi jāizspēlē etīdi. Man šķiet, ka es pēc tam vienkārši, tu nevari, es tā kā fiziski griežos ārā vai lienu zem galda no tā. Okay. Jā, bet kā tev tagad, tu esi jau tā pieredzis pie skatīties? Tev patīk skatīties? Nē, man ir iebies. Arī ir iebies. Man liekas, ir jābūt diezgan tādam ļoti tādam apšaubām cilvēkam, kas skatās sev ekrānā un tā, kas skatās, cik foršs tas džeks kaut kā. Šis grieziens bija labs. Sanāca ļoti labi. Kā es tur pagriezos? Labi, tos vikings jau tu paskatīsies. Nē, es vienmēr skatos, bet pirmās es tur trīcu, tirinos un svīstu un ņemos, un šausmīgi nepatīk. Bet šī ir tā reize, es pirmo sēriju redzēju, un šī ir tā reize, jo man ir izmainīta seja mazliet. Vikingos, seriālā, jā. Un uz labo vai slikto pusi? Uz labo, protams. Viņam kaut kā pasties man sēju, un sapratu, ka kaut kas labi džeks spēlē, bet, brānis, tā sēja, kaut kas mums tur, kaut ko sagriežam pareizā, tad mēs saliekam tur. Tur, jā. Tad ir kaut kāds labi. Es jau gaidu tiešām ar tādu milzīgu nepacietību. Bet vispār es domāju vēl par to pašu procesu. Tu pats esi tagad sapratis, ka tu tajā, kas ir tas process, kurā tu spēlē, vai tev patīk būt klāt arī tā kā radītājam. Par Uļu man ir tā kā skaidrs, ka tur tu esi tas radītājs arī, jā? Bet kā, piemēram, ar citām, vai tu vienmēr izvēlies to ceļu, kurā tu arī ne tikai, piemēram, dari to, ko tu zini. Tu saprati, laikam doma, ka tu, ka tu arī, tu esi tas, kas nav tikai vērotājs, darītājs, bet radītājs. Es vienmēr esmu tikai līdzautors, radītājs. Mans uzdevums ir atvieglot režisoram darbu. Mans uzdevums ir tā, lai režisors atnāk, viņš var sēdēt pie playbacka un pateikt, kurā brīdī es tur varbūt no gaismas neizgāju vai tā, kurā brīdī es izgāju un lai es tur neaizbloķēju partneri tik daudz.
es vienmēr esmu radītājs. Un tas ir tas paradoks, ka es varēju Vikingos 80 miljonu budžetā strādāt tā, kā es strādāju Latvijā. Darīt visu, ko es gribu. Mana skola visus jūsmināja. Viņi ļāva man radīt savu lomu pēc savas gaumes, pēc savas pārliecības Tā un ir tāda vīzijas. arī tā kā no režisora puses, tā ir tāda paļāvība uz tevi, vai ne? Showrunner, no Jā. producentiem, Jā. no visas, jā. Bet tas ir tas, ka tev atsūta ainu un tev self-tape'ā viņa jāiefilmē. Tas ir casting tā kā- direktoram. Nu, tā tas notiek. Viņi tev, teiksim, aģents saka, viņi ir ieinteresēti, viņi redz tavu bildi, viņi tev gribētu redzēt, kā tu Kas šo ir lomu self-tape? izpildi. Tu paņem telefonu, iefilmē selfiju? Tu paņem, es paņemu šādu kameru. Jā. Es iegādājies, uzlieku uz statīva, nostājos Jā. dabiskā gaismā ar melnu fonu, sarunāju savu draugu Mārci no Dēls teātra, kurš man palīdzējis dabūt visas manas lomas, sveiciens Mārcim. Un tad maucu vienkārši, un es pirms tam sagatavojos, un es vienmēr ļoti, es tāpat kā tu teici, izmetu to, kā visi aktieri citi spēlētu šo ainu, un tad pilnībā interpretēju ainu. Teiksim, ja tas nav galvenais varonis, pat es viņu spēlēšu šo ainu, nospēlēšu, tikai es būtu galvenais varonis. Es esmu darījis pilnīgi traks lietas, es taisīju castingu slavenam šahistam Borisam Spaskijam. Es dabūju gan lielā amerikāņu filmā šo lomu, Bobija Fišera un Spaskija cīņa augstākā laikā Islandē starp Padomu Savienību un Ameriku. Un es provējos uz Spaski, un tur atsūtīju scenāriju, un uzreiz viņi teica, iedeva man 2 ainas, un pateica, izvēlies jebkuru ainu, jebkuras 2, un iefilmēs. Iefilmēju tās 2 ainas, un es paņēmu, atradu interviju, kur tiešām Spaskijs runā ar BBC žurnālisti. Jā. Un es šo interviju, 5 minūtes vai cik viņi vai 3 ir, es viņu izrakstīju un 1 pret 1 ar visiem pagriezieniem, ar visiem smiekliem, ar visu nērtību, pilnīgi visu iefilmēju kā additional scene, kā papildus vienību. Un es vienkārši tā operēju. Un casting direktori, viņi bija starā, un es biju shortlistā, man gandrīz paņēma uz to lomu, viņi tagad pārcēla. Te es Berlīnē satiku to casting direktori dzīvē, un viņi tā pastāsta, what the fuck, you're so tall? Viņi bija pilnībā šokāti, kā manā garuma dēļ es nedabūju lomu. Mēs runājam par iekļaujošu sabiedrību. Un šī... Nu, redz kā. Bet Labi. Vikingam tas nāk par labu. Visi vikingi. Nu, viņiem vienkārši tai Bobija Fišera lomai bija daudz īsāks aktieris. Viņi nevar īsti, ja tie ir 2 varonis un antivaronis, viņi nevar atspoguļot Spaski, kurš patiesībā bija ļoti īsa auguma dokumentāli atspoguļo kā 2-metrīgu džeku. Tā tas nenotiek. Par tiem varoņiem un antivaroņiem, es zinu, ka īstenībā dušīgi pat nevar pateikt, kas tev vairāk varbūt aizrauj spēlējot varoņi vai antivaroņi vai cita veida varoņi. Bet, jo nevienmēr ir varoņi un antivaroņi, ir ļoti dažādi tie stāsti. Bet kas varbūt ir tas, kas tev pašu spēj suģistēt vai paķert tajā konkrētajā tēlā, kas tev ir jāatveido? Ja kas ir varbūt arī tavs izaicinājums, ko tev kā aktierim noteikti ir interesanti mēģināt un kur dzīvot tas tēls? Kurš ir interesantāks? Kas tev pašam patīk? Kurā tev varbūt ir izaicinoši un kurā tu sajūti to azartu, ka tas ir tas tēls, kurā tev patīk būt? Es nevarētu teikt, ka man ir tādas preferences, bet ar šo lomu, ar Egīla lomu, Egīlas Kalagrimsona lomu, es vienkārši tik daudz iztrekojos. Man bija tik daudz, tik jautri kā nekad. Es vienkārši rockstāru spēlēju, Kristīne. Es staigāju ar pīpi zobos, ar tā teikt. Labi, es vienkārši... Es zinu šo filmu visiem, bet gribas redzēt visiem, jā. Tas tā vissulīgākā, vislielākā dāvana un sliktos džekus, un diemžēl tā ir, ka sliktos džekus mīl visvairāk kino, gan skatītājs, gan vispārējais, un es saprotu to drēbi, un tas bija vienkārši tā, ka tev tā profesija sniedz tik daudz prieka. Man viņa nekad nebija tik daudz prieka sniegusi kā tad. Cerēs, tas ir izaicinājums, un tu forši jūties izaicināts.
kā uļā, bet citreiz arī tas sagādā nenormālu prieku. Arī uļa sagādā nenormālu prieku, bet tur tomēr tā bija cita tā metode, kā es strādāju. Absolūti divas dažādas. Cik vien tālu var būt tās lomas. Bet jā, jebkas tā. Man arī patīk tas self-tapes taisīt. Pirms es vienkārši mīlu savu darbu. Tu nevari iedomāt, man atnāk aina, man kaut vai nepaņem. Esmu tik gandarīts, ka es viņu uztaisīju. Un runājot par tām Jacobam Elordi, viņam ir tas stāsts, ka viņam tas viņa aktiermēsnības pasniedzējs teica par castingiem, auditioniem. Kas ir tas, kāpēc vienu aktieru paņem, bet otru nepaņem? Un viņa tas pasniedzējs to definēja, ka patiesībā tas castings, tas auditions, viņš ir tā kā crime scenes, tā kā krimināla notikuma vieta. Un visi tie casting direktori, visi tie producenti, showrunneri, visi pārējie, viņi ir izmeklētāji. Un ir notikusi kaut kāda slepkavība. Un tad viņi mēģina saprast, kurš tad varētu būt tas slepkava, kurš to ir izdarījis. Un ienāk viens aktieris, un tur viņš nospēlē to ainu, un tur redz, tas metaforiski, protams, viņam tā mazliet asiņainas ir rokas, tā mazliet. Ienāk otrs aktieris, un viņi pamanā, viņam uzspilējušas asinis uz botām, mazliet kurpes notraipītas asinīs. Un tev ir jābūt tam aktierim, kurš ienāk vienkārši ienāk tajā istabā viss izmērkts asinīs, un tu vienkārši pasaki, es viņus fucking visus nogalināju. Un tad viņi tev čīsti paņems. Tad viņi tev paņems. Jā, tas ir Džeks. Tas ir īstais. Jā, tas ir Džeks. Un tas ir tas, kas taisa to starpību starp aktieriem. Jo neviens jau nezina, iedomājas, kādas lielas tās likmes. Gan Latvijā tas režisors ir uzrakstījis to savu scenāriju. Un viņš nezina, vai tā aina strādā, un viņš ir pārbijies. Viņš nofilmēs sūdīgu filmu, viņš otrais naudu nedabūs. Un tad viņš ir mācījies gadiem tajā akadēmijā, un tad viņš reklāmas tālāk iespējams filmēs. Vai arī tās viņam nesagādā prieku, man nekas nav pret reklāmām, mīlu reklāmas. Bet tad viņš, nenofilmēs vēl vienu to spēļu filmu. Un tāpat ir arī ārzemēs. Viņi ir uzrakstījuši to ainu, viņi paši ir bailēs. Mēs bieži vien aktieri, mēs ejam jau. Es nepatikšu ar to, bet tas ir tas brīdis, kad ieslēgt tā kā es viņus visus nogalināju. Es biju tas, kurš viņus visus nogalināju. Vēl tāda nopūta. Jā. Nogalināju. Jā, nogalināju. Bet tie ir tie tavi laimes mirkļi, ka tu, kā tu minēji, ka tu varēji izbaudīt to lomu pilnībā vikingos spēlējot, ka tu biji tik varēji iztrakoties, to savu dabu parādīt. Bet tad, kad tu dabu saņem to atraidījumu vai ka tev noraida, tu esi iemācījies nepārdzīvot dziļi, vai tevi joprojām ir tāds liels pārdzīvojums, ja tu kaut ko Es pagaidām man ir baigi labā bilants, tāpēc es neesmu, bet es eju vienkārši tālāk. Un vienīgā sāpīgā reize bija, kad tas režisors bija liels tā šaha filmai Grandmasters. Viņi kaut kad filmēs, bet ne tuvākajā laikā, un milzīgs productions, un ka tu pēkšņi esi vienkārši par garu. Un tu zini, ka tas ir iemesls, tu esi par garu. Un tas bija man tā, kaut kā. Bet uzreiz dabūju pēc dažām nedēļām Vikings, tā kā es mazliet līdzsvarā. Un viss bija līdzsvarā. Balans. Bet man ir vairāk šīs tikšanās ar tiem casting direktoriem mulsina. Tas kad tur, teiksim, vienu nofočē, otru nenofočē, un tādas uz tādām, tas ir diezgan sāpīgi. Bet es dabūnu ainu, un es esmu savā vietā, es esmu savos spēles noteikumos. Un es arī uz filmēšanas laukumu, varbūt es tagad jūtos, teiksim, citreiz nērti kaut kādās tādās vai. Bet tagad es esmu uz filmēšanas laukumā, es esmu savā vietā. Es labi jūtos un esmu pārliecināts par to, ko es daru tagad. Un saglabājot to savu Kārļa būtību, droši vien arī pamatos, vai ne? Jā. Mazliet varbūt Kārli vēl parunājot, zini, mums podkāstā tas temats arī ir par to,
kā cilvēki tiek pāri, piemēram, kaut kādiem tādiem tumšajiem periodiem, ja tam laikam, kas ir kādam varbūt tas ir tāds, nezinu, radošajā sfērā tukšuma laiks, ka tu nesaproti, būs darbs, nebūs darbs, kādam citam ir kaut kāds, teiksim, radošais apjukums, nu kā varbūt izvēles vai radoša izdegšana un tā tālāk. Nu katram ir savs, arī aktierim droši vien ir kaut kādi tie savi, nevis droši vien, bet noteikti ir savi pārdzīvojumi. Kas varbūt ir tas, ko tu jau šobrīd esi sapratis, kas tev ir tas ceļš, kā tu, piemēram, tiec uz kājām atpakaļ? Es nezinu, vai man vispār ir tāda atbilde uz to. Es mēģinu aiziet gulēt un piecelties no rīta un sākt jaunu dienu. Wittgensteinam ir brīnišķīga viņš bija ļoti tāds trauksmains un problēma mākts prāts, filozofs Ludvigs Wittgensteins, un viņam bija tas citāts, ka viņš sāk savas dienas milzīgās cerībās un noslēdz viņas vakaros neprātīgā izmisumā. Un es arī bieži vien esmu viens no tiem cilvēkiem. Bet es nebaidos paraudāt. Man nav kauns no tā. Es, protams, nestaigāju apkārt raudādams. Un tas ir pilnīgi ok, manuprāt, raudāt. Es rakstu dienas grāmatu, kurā man palīdz paskatīties, cik maznozīmīgas patiesībā ir tās problēmas, par kurām esmu niķojies, vai ticis sāpināts, vai ievainots, ir bijis mans kaut kāda pašcieņa vai jebkas cits. Un aktiera darbs, viņš arī māca neiet prom no savām problēmām, bet feisot viņas un izmantot viņas, un krāt viņas, un dalīties, un nebaidīties, un dalīties uz skatuves, dalīties, un kad tev nonāk, tev jaunā aina atnāk vai jebkas, tu esi daudz vairāk cilvēks, un tev ir daudz vairāk ko stāstīt, un tu esi daudz pilnīgāks ar visām sāpēm, ar nepiepildījumu un pārējo. Un tā ir daļa no mūsu dzīves. Un tā ir patiesībā arī ļoti skaista daļa. Un ir daudz ļoti skaistas mūzikas tapušas par šo daļu. Un tā ir daļa no jebkura dzīves. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī tā digitālā pasaule, ka viņa nepalīdz dzīvot, viņa kaut kā aicina tevi un noliek uz tādu salīdzināšanos un varbūt attālināties no tā un saprast, ka patiesībā varbūt tavas nepilnības tevi padara par neatvairām, pieņem to. Un tāds ir arī tas Uļas stāsts, un tāds ir mans stāsts, un tāds ir. Un tas mūs padara, jo mēs visi patiesībā esam tādi pilnīgi unikāli un sačakarēti un skaisti. Un tas, es nezinu, vai tas var palīdz dzīvot, Kristīna. Es katrā ziņā, es nezinu, vai es esmu tādā pozīcijā, jo es pats esmu šajā cīņā ar sevi, ar tādām lietām, bet es zinu, ka es neesmu viens, un es zinu, ka tu cīnies ar savām lietām, un es zinu, ka Kristīna, visi mēs cīnamies ar šīm lietām, un mēs neesam vieni šajās cīņās, un par to ir ok runāt. Jā, tu precīzi kā pateici, es domāju, ka te varētu pilnīgi likt tādu punktu, un viss tas ir tā kā punktiņš uz ī, un arī tas, ka mēs katrs esam tajā cīņā, un neviena cīņa nav ne lielāka, ne mazāka. Katram tā cīņa vienkārši ir pašam sev. Un tas ir absolūti tā, un tu sacīji par tev unikalitāti katra cilvēka. Vai es tieši kaut kur redzēju arī tajā pašā digitālajā vidē tādu kaut kādu ierakstu par to, ka tu skaties spogulī, kad tu skaties spogulī, piemēram, kritizē sevi, tad padomā, ka tu īstenībā esi tapis, jeb radīts, sākums jau pirms cik gadsimtiem, kur ir saplūduši cilvēki daudzi, vadot tādu unikālu īstenībā
gēnu variantu, kurā ir sapludināts. Domājies, kas ir sapludināts, lai taptu tas viens cilvēks, kurš ir, piemēram, tagad, vai ne? Jā. Ka tur iedomājies, kādi tik nav gēni, kas nav sapludinājis, kas tur tik nav sanācis kopā pa pilītē, un tad tu skaties, un es varbūt neesmu tik skaists, bet īstenībā tur ir tas viss, tas kodols, kas ir saplūdis kopā gadsimtiem jau mīlestībā. Daudz ir tapuši tiešām, kuriem ir veiksmi bijusi, ir mīlestībā tapuši, vai ne, cilvēki, un tad beigās tas tur sanācis, kas īstenībā ir riktīgi forši, vai ne? Jā, kā unikums, kurš var paskatīties, un sevi varbūt no tādas perspektīvas arī. Nu, forši, Kārli, tev vispār parunāt, es nezinu, es jau labprāt runātu vēl kaut kādas 3 stundas ar tevi, bet tu jau Bet man tu plāno uztaisīt vienu tādu izgaismots podcastiņu, kur samainās ar vietām, un arī varbūt kādā brīdī tev kāds kaut ko... Ko tu tur, zini, kā, es nezinu vispār klausies, bet kad mēs vispār to tevi varēsim, to tu drīkst jau atklāt, kad varēs redzēt tevi tur tajos televizoros? Aptuveni oktobrī, es domāju, tas varētu būt nākamajā oktobrī. Kurš no visiem? Nu, kurš no visiem oktobriem? Nē, kurš no visiem darbiem būs oktobrī? Es par vikingiem, jā. Tu par vikingiem. Tad vēl jāgaida. Jo, tas ir tikko mēs pabeidzām pirms 2 nedēļām būtiski. Tad vēl jāgaida. Jā. Un tas otrs, tas Kill nogalināt Džekiju, jā? Es neesmu interesējies, es nezinu, bet tas varētu būt kaut kur jaunā gada pirmajos mēnešos. Varbūt, es nezinu. Varbūt. Es nezinu. Es nesakoju līdz tā. Mēs jau, protams, gan jau, ka viss to uzzinās, līdz ko tas būs nonācis uz ekrāniem. Bet ārpus zonas gatavojas nākamajam metienam vai nāk, kā izstās, tu vari kaut ko pačukstēt? Tu gribētu iet atkal vēlreiz? Nē, es neatņemtu kādam cilvēkam šo brīnišķīgo iespēju, es to novēlu katram. Ar tevi ir tā kā tajā aktieru festivālā, tur visi aktieri grib būt, un visi tev kastingojās apkārt, hei, klausies, Kristīna, varbūt es varu iet? Jā. Es esmu draudzīgs. Redzi, tu esi tajā situācijā. Es esmu situācija grūti. Kastingotājiem ir šausmīgi grūtas dzīve. Protams. Šausmīgi, jo ļoti daudz fantastisku cilvēku. Tu kādreiz gribi arī kādu, bet tu nevari it kā. Jā, kaut kādu apstākļu dēļ. Jā. Bet ir tā, kā tā ir. Tas ir sarežģīti? Protams, ka tas ir sarežģīti. Tu saproti taču. Tu tagad zini. Jā. Tu tagad zini, ka tas nav vienkārši. Un kad jūs plānojat nākamo? Nē, es jau negribu iet vēlreiz. Es taču negribu iet. Mēs ceram uz nākamo. Kurā mēnesī? Nē, es tāpatās, es negribu. Tīri tā informatīvi. Vai tu esi aizemts vai nē? Es negribu jau, beidz. Ko tu uzreiz to pagriez tā, ka it kā es gribēju? It kā nē. Baigā, ne? Ko ne? Tāvot. Kas ir? Es nezinu. Forši, klausies, es nezinu. Tu esi, man liekas, tāds riktīgs sarežģītais vispār variants. Paldies! Klausies. Bet, jā. Bet tev, paklausies, bet reāli, tev paballēties sanāk laika? Viena no dzīves problēmām, bļāviens. Nē, man ir tā, ka es nebalēju, un tad es paballēju. Bet es esmu, bet tev sanāk? Mēs vispār nekādos tusos neesam pēdējā laikā. Tāpēc, ka Ko tad man braukt uz kaut kādām īrijām? Tur es nezinu, kur tu tur pasaulē. Jā, bet saproti... Tu jau varētu ciemos uz 2. sezonu, tu varētu atbraukt. Jā. Vispār. Jā. Jā, nopietni. Uzfilmēt materiālu. Jā, kāpēc nē? Kāpēc nē? Forši. Mierīgi. Bet tev, pabalēties tev dažreiz varbūt sanāk, bet kaut ko tu pasportu arī? Tagad es neesmu, patiesībā... Es tur tajos vikingos pārspīlēju, jo, kā jau es teicu, es uz Uļas biju, kad mēs gatavojāmies Uļai, kad es filmējos, man bija 78 kg uz mani 1,97 m, un tagad es vikingos biju uzgājis uz 97 kg. Tā kā tā... Laba svārstība vispār. Jā, bet es tik daudz trenējos, ka kā jau galējība cilvēks,
Man iekais saites abas Ui, plecos, jo es jā. pārāk liels tos svarus liku, un tagad es neesmu laiku neko darījis, bet lai viņi atgūstas, lai iekaisums pāriet. Cik liela loma visur ir harizmai, Kārli? No 1 līdz 10. Nu, ja es zinu, kā es tagad pateiktu 10, es baigi pa sevi harizmātisko sev uzskatu. Tātad 10. Nē, bet harizmā, es nezinu, kas, jā, nu, droši vien tur, ka Nu, ir taču. kaut kas tur ir tāds neizskaidrojums. Nu, jā. Jā, Nu, es tev, Kārli, novēlu visu to, ko tu tiešām gribi pats sasniegt. Jo tu pats labāk zini, ko tev vajadzētu un ko tu gribi sasniegt. Un tad, kad tu nezini, tad rāmu garu pieņem to, ka tu nezini. To, ko tu varbūt gribi kaut kādā konkrētā situācijā. Jo tā arī var būt. Nu, ka mēs līdz galam nezinām atbildes uz dažādiem un jautājumiem. tas ir ok. Jā, un tas ir ok. Tur vajag to rāmo garu, to pieņemt un saprast, ka tā atbilde atnāks kaut kad. Un tad tu tur minēji sākumā, es jau jūtu par vēl kaut kādām lietām, kur tu jau esi kaut kādos procesos par filmām vai ko, lai tev tas tiešām izdodās un piepildās. Jo man šeit, ka tu vispār esi pelnījis. Nu tā, starp mums runājot. Kristīne, paldies tev. Bet es tev novēlu. Slēdz ārā šo kameru. Es tev, Kristīne, novēlu. Jo es abrīnoju tavas darba spējas. Man liekas, tu esi Nē, visu, tu tavējās paspēji abrīnoju. visu, tu paspēji uz kalnu aizbraukt, tu paspēji būt mežā, tu paspēji aizmaukt uz fucking tālākiem kalniem, tad ir viņiem pirmizrāde, tu jau esi vēl studijā, tu ko? paspēji, es nesaprotu, kā tu to visu paspēji, bet es tev novēlu, lai tev arvien vairāk sanāk paspēt padarīt lietas sev un samīļot sevi ar saviem mīļiem hobijiem, tas, kas tev piepilda, lai tev vienmēr atliek laiks un lai tu tomēr vienmēr tam pati arī izkārto laiku, jo mēs visi taču mīlam ļoti, ļoti smaidīgi Kristīnu Karklāvu un gribam turpināt redzēt tevi smaidot un Ak, šis te ar mums draudzējoties. palainis cauri cilvēkiem redz. Paldies, Kārli. Paldies tev. Ļoti labs novēlējums. Tev arī to pašu arī mēs sagriežam. Podkāsta draugi Spilva, Madara Cosmetics,